Rīgas pilsētas kalpi jau sen kļuvuši par kundziņiem, kas domā nevis par iedzīvotāju labklājību, bet gan par savu personīgo kabatu piepildīšanu. Nila Ušakala augstprātībai pēdējā laikā vispār nav robežu, ignorējot nērtus jautājumus no sabiedrības un arī no mēdīju puses. Andris Amerikas, kā zināms, viņa lielākais ienākuma avots ir ātro kredītu bizness. Un viņš tiešā veidā ir ieinteresēts, lai rīcinieki būtu spiesti izmantot ātros kredītus. Rīgas kungus jau sen sauc par misteriem 20%, un šai patvaļai un zakšanai beigu beigās būtu jādara gals. Kungi, pietiek zakt. Esmu dzirdējusi, ka iespējams par vēlu jau ir kaut ko mainīt un kādēļ tērēt enerģiju. Manas domas ir, kamēr mēs paši neiesim un nedarīsim, nevajag cerēt, ka kāds atnāks mūsu vietā un kaut ko mainīs. Es uzskatu, ka ļoti nopietni ir jāpārvērtē lielo būvprojektu nepieciešamību mūsu pilsētā un to nekontrolētās izmaksas, kas pieaug no sākotnējām tāmēm un no izmaksām, kādas tās ir beigu fāzē. Iepirkuma procedūras ir jāpadara caurspīdīgas, saprotams un izkontrolējams. Viens no vienkāršākiem jautājumiem, kādu bieži uzdod cilvēku, kādēļ Rīgā par sabiedrisko transportu maksājam, bet Tallinā tas iedzīvotājiem ir par brīvu. Tas ir tādēļ, ka Rīga savulaik izvēlējās iegādāties dārgus tramvajus un autobusus. Es uzskatu, ka ir jāmaina šīs pilsētas prioritātes, pietiek ieguldīt betonā un dzelzī, un beidzot sāksim domāt par cilvēku. Es jūs aicinu visus 3. jūnijā piedalīties pašvaldību vēlēšanās, iet un balsot. Jo, ja jūs neizdarīsiet savu izvēli, tad jūsu izvēli izdarīs jūsu vietā kāds cits.